Vecīt, kā tev likās, ja Jēzus būtu šodien pasaulē, viņš braukātu ar 8. sērijas BMW? Gan jau, ka jā. Viņš arī noteikti savā draudzē taisītu miljonāru klubu par 50 eiro mēnesī. Izvēlēs ceļu, nevis masku uz sejas. Kad sludini, sātans tik priecājas un smejas. Neseko balsīm, kas vilina tumsā. Mantu un naudu tikai krājtu čupā. Paliec pie vārda, kas dzīves nevis feikots. Nožēlo grēkus un taps tev piedots. Jēzus vārds tavam makam ir lietots. Bībeles pants no tavas mutes ir viltots. 8. bembis to uz debesīm ņemsi. Ko saka Jēzus par mantu uz zemes? Tu nevari kalpot Dievam un mantai. Viss, ko tu dari, ir savai slavai. Melojot Jēzus asinis tu dzersi. Draudzi par biznesu radījis tu esi. Aklais aklajiem ceļu rāda. Iemantot pasauli, svētība nekāda. Kam tu kalpo? Esi Dieva kalps vai tikai svēto tēlo? Naudai vai Dievam, kam tu kalpo? Esi Dieva kalps vai tikai svēto tēlo? Tēvs, piedod viņam, viņš nesaprot, ko viņš dara. Apžēlojies par viņa dvēseli, svētī viņa sirdi un prātu. Kungs, palīdzi viņam atgriezties uz patiesības ceļa, atbrīvo viņa dzīvi no tumsas. Tēvs, piedod viņam. Mamons pielūgs tiek skatus priekšā no ziedojuma trauka, viss makā tev iekšā. Tiešām svarīgs Dievs tev vai manta, nevis bībeles vārds, bet pilnāka banka. Sargieties rakstu mācītāju šādu, kas slāstu manto, nevis Dieva vārdu. Šie dabūs daudzreiz bargāku sodu par to, kas zaguši Dievam tiek godu. Izaugsmes klubos tie smadzenes skalo, draudzi bez samaksas tiem biznesā kalpo. Patiesi, es tev saku, no šiem pa gabalu sajūti smaku. Kamielas neiet caur adatas aci, Bībelē nav burtiska mūždien tu saci. Debesu valstībā bembim nav vietas, pie kapa malas paliek visas mūsu lietas. Kam tu kalpo? Esi Dieva kalps vai tikai svēto tēlo? Naudai vai Dievam, kam tu kalpo? Esi Dieva kalps vai tikai svēto tēlo? Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam, tagad un mūžīgi mūžos. Āmen!